Labdien, godātie deputāti, klātesošie, sākam kārtējo Rēzeknes nodomes sēdi. Šobrīd uz domes sēdi nav ieradušies 2 deputāti. Tātad Deksnis Vilis ir uz slimības lapas un Stanka Pēteris ir aizņemts darba pienākumu veikšanā pamatdarbā. Varam sākt. Tātad šīs dienas darba kārtībā ir 57 jautājumi. Vai ir kādi ierosinājumi attiecībā uz pamata darba kārtību? Paldies, nav. Un ir priekšlikums nobalsot un iekļaut papildus darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Rēzeknes nodomes 2015. gada 20. augusta lēmumā par aizņēmumu ņemšanu prioritāram projektam Ilvaskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņems un šis jautājums tiek iekļauts papildus darba kārtībā. Sākam ar pirmo, tātad par Rēzeknes nodomes pašvaldības 2015. gada 17. decembra saistošo noteikumu numuru 61 par grozījumiem Rēzeknes nodomes pašvaldības saistošos noteikumos 49 par Rēzeknes nodomes pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidētā kopsavilkuma 2015. gadam izdošanu. Vārds finanšu nodaļas vadītāja Ingrīdai Zelčai. Tātad par budžeta grozījumiem. Jūs visi saņēmāt dokumentus gan izvērstā veidā, gan arī tādā konsolidētā veidā, kā prasa valsts kase atskaitīti. Tātad galvenajos vilcienos lielākie grozījumi. Tātad ieņēmumu daļu mēs grozīsim pa 510 293 eiro. Savukārt izdevumu daļa tiek grozīta pa 414 078 eiro. Drusciņi mazāk rezervu izdevumus grozam. Līdz ar to dzēšam arī kredītu par 96 215 eiro. Nedaudz par lielākajiem ieņēmumiem. Ieņēmumu daļā, kur grozam 510 293. Redzējām, ka pildās nekustamā īpašuma nodoklis, to pagrozam pa 50 000 eiro. No pašvaldību budžetā ir saņemti transferti 384 569 eiro. Skaitā valsts budžeta transferti 363 348 eiro un pašvaldību budžeta transferti saņemti 21 221 eiro. Es varbūt nesaukšu visu, pa ko tieši saņemti tie transferti. Neaizskavētu, šitie ir ieņēmumu daļā būtiskākie ieņēmumi, kas ir izdevumu daļā. Attiecīgi grozām, attiecīgi pa izdevumu klasifikācijas kodiem. Vispārējos valdības dienestus samazinām par 150 883 eiro. Ekonomisko darbību palielinām par 342 456 eiro. Tas saistīts ar lielo Maltas projektu. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu samazinām par 46 689 eiro. Veselības kodu veselību samazinām par 5500 eiro. Atpūta kultūru nedaudz palielinām par 28 275 eiro. Attiecīgi izglītības funkciju, tur mums vislielākais, kā saka, palielinājums izdevumiem bija vajadzīgs, kas saistīts ar savstarpējiem noriekiniem, pieauga par 172 203 eiro. Sociālā palīdzība palielinām par 74 918 eiro. Attiecīgi par kodiem, ja jūs vēlaties, varat paši redzēt tajā lielajā palagā, kas jums aizsūtīts, kurā kodā, pa cik mēs palielinām īsti tuvāk. Kas attiecās uz speciālo budžetu, tad speciālā budžetā mums praktiski grozījumi saistīti tikai ar ziedojumiem un dāvinājumiem. Savukārt no autoceļu fonda tie nav grozījumi, bet vienkārši no viena, kā saka, no rezerves noņemam, kas mums šeit, un viss attiecīgi pēc formulas tiek atdots pagastu pārvaldēm. Jūs to varat redzēt lielajā tajā palagā, kas aizsūtīts. Principā speciālā budžetā ieņēmumus mēs grozam pa 6602 eiro un izdevumus pa 7511 eiro. Tas viss saistīts ar ziedojumiem dāvinājumiem. Savukārt ziedojumi ieņēmumu daļā saņemti no juridiskām personām 2986, no fiziskām personām 3616 eiro.
Paldies, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Tad ir priekšlikums apstiprināt minētos saistošos noteikumus par grozījumiem Reizeknas novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidētajā kopsavilkumā 2015. gadam. Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Otrais par grozījumiem Reizeknas novada pašvaldības 2014. gada 4. septembra noteikumos, numur 12, par iepirkuma organizēšanu un iepirkuma komisiju darbību Reizeknas novada pašvaldībā, ziņo Jānis Troškam. Šī gada 19. novembrī novada doma apstiprināja pašvaldības nolikumu par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanā domē. Un šajā sakarā radās neliela pretruna 2014. gada 4. septembra noteikumos numur 12 par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Reizeknas novada pašvaldībā. Grozījumu būtība ir tāda, ka šajos iepriekš pieņemtajos noteikumos bija noteikts termiņš konkrēts, kad ir jāizsniedz iepirkumu plāns, bet šie noteikumi, kas tika pieņemti 19. novembrī, jau nosaka, ka šie dokumenti jāizsniedz vienlaicīgi ar kārtējā gada budžeta projektu. Un attiecīgi arī tiek svītrots pirmais pielikums, jo analogs pielikums ir 2015. gada 19. novembra saistošais notikums. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad ir priekšlikums veikt grozījumus, kas minēti attiecīgi redakcijā. Šajos noteikumos lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Trešais par Reizeknas novada domes sociālo jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu, ziņo Ilona Turka. Tātad ņemot vērā valsts kontroles revīzijas ziņojumu, ir radusies nepieciešamība izdarīt grozījumus esošajā sociālo jautājumu komisijas nolikumā, izsakot to jaunā redakcijā un izņemot šos te kompetences jautājumus, kas skar sociālā dienesta kompetenci. Atstājot vienu sociālo jautājumu komisijas kompetenci, jautājumus, kas skar pabalstu piešķiršanu mājokļa pielāgošanai vai arī pacēlā iegādai personām ar šiem te smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pārējās nolikuma sadaļas ir identiskas iepriekš spēkā esošiem nolikumam. Un komiteja ir izskatījusi un lūdzu apstiprināt šo te nolikuma projektu, kas stāsies spēkā ar 16. gada 1. janvāri un atzīt par spēku zaudējuši 2009. gada 1. oktobrī apstiprināto nolikumu. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Jautājums, Jāna? Tad, ja nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 4. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu pašpatēriņu zvejai, ziņo Ilona Turka. Tad šī ir viena no tām jomām, kas jau ir regulēta ar attiecīgu funkciju deleģēšanu. Tātad ir deleģēta lēmumu pār zvejas tiesību nomu līgumu slēgšanu. Lēmumu pieņemšanas tiesības ir nodotas vides aizsardzības vecākajai speciālistei, bet, lai šo darbu padarītu efektīvāku, ir liederīgi šos te pašus zvejas tiesību nomas līgumus slēgšanu uzdot pagastu pārvaldēm. Līdz ar to komiteja ir izskatījusi un lūdz pieņemt lēmumu par šī te uzdevuma līgumu slēgšanu nodošanu pagastu pārvaldēm, kuras teritorijā attiecīgi atrodas šī ūdens tilpe, bet pēc tam, kad tiek pieņemts gan domes lēmums par limitu sadali, gan arī vides speciālistis lēmums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu, atbilstoši, protams, ārējo normatīvo aktu prasībām. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Skaidrs, ka līdz šim kāda būs tā juridiskā kontrole par šiem? Viņi tiks reģistrēti dokumentu vadības sistēmā un jebkurā gadījumā zem vides speciālisti varēs jebkurā gadījumā paskatīties
vai ir noslēgta līguma, vai ir korekti noslēgta, bet, principā ir parauga līgums. Jā, un jāpiemina tiešām parauga līguma forma, kurā ir jāievēro noslēdzot šo līgumu. Jā. Tur jau ir diezgan stingri reglamentēts šīta līguma forma un pielikumi ar ministru kabineta noteikumiem. Kas mums pagastos šos līgumus sagatavot? Tur ir parauga forma, pagastu pārvalde viņu sagatavos. Par pārvalde, tas ir plaši ietilts. Vai tu mums ir, teiksim... Tehniski to sagatavo pagastu pārvaldes lietvedis. Visdrīzāk. Protams. Visdrīzāk, jā. Kodrā pogastā tu tur rītvedis? Jā. Tātad tā ir lietvedam jāizpilda forma. Ja rodas kādas juridiskas dabas nianses, tad, protams, tās ir konsultācijas juridiskajā nodaļā. Jā. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas pār piedāvāto lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 5. Par Vasiliju Bašmakovu atbrīvošanu no Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāja amata ziņo Elvīra Pizāne. Cienījamie deputāti, 2015. gada 7. decembrī mēs saņēmām iesniegumu no Vasilija Bašmakova ar lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata. 10. decembrī teritoriālā komiteja mēs jau šo jautājumu apspriedām un ir priekšlikums atbrīvot Vasiliju Bašmakovu no ieņemamā amata ar 2016. gada 7. janvāri. Paldies. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad lūdzu balsojumu, kas pār piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. 6. Par Serģeju Bašmakovu iecelšanu Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāja amatā ziņo Elvīra Pizāne. Jā, arī šis jautājums tika izskatīts teritoriālā komiteja paplašinātā, kur piedalījies gandrīz visi deputāti. Un mēs izskatījām to, ka bija notikusi Kaunatas pagasta iedzīvoto sapulce, kur tika izvirzīta tikai vienīgā Serģeja Bašmakova kandidatūra šim amatam. Līdz ar to teritoriālā komiteja ir priekšlikums, lai lūdzu apstiprinātu Serģeju Bašmakovu Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāja amatā ar 16. gada 8. janvāri. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 7. Par Jāņa Aleksānu iecelšanu Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatā ziņo Elvīra Pizāne. Arī 2015. gada 10. decembrī teritoriālā komiteja tika skatīts jautājums par Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatu, un kas varētu būt tas, uzklausot abus divus pretendentus, komitejas locekļi ar balsu vairākumu lūdz apstiprināt Jāni Aleksānu par Griškānu pagasta pārvaldes vadītāju amata ar šī gada 22. decembrī. Tātad ir priekšlikums redakcionāli mainīt 21. decembri uz 22. decembri. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret? Pret 1. Atturās. Tātad balsojot visiem deputātiem, vienam deputātām balsojot pret Rita Žurdzina, lēmums pieņemts. Ja viens lūgums būtu, tad konkursu komisijas vadītājai Ilonai Turkai sagatavot nelielu preses relīzi, gan mūsu mājaslapā, gan arī varbūt ievietošanai Reizeknes vēstīs, tātad par konkursa norises gaitu, jo sociālajos tīklos iet runā, ka varbūt nav objektīvi komisija vērtējusi, tātad ar aprakstu par kārtām, par saņemtiem punktiem, par iegūto punktu vērtējumu gala rezultātā, un šo te pirmās un otrās kārtas būtību, kāpēc un kas kā. Tātad šī informācija ir jāsniedz, domāju, tā nav šāda informācija sagatavota. Vai Turkas kundze vadīja komisiju? Vai es atvainojos, kas vadīja komisiju? Pretendentu izvērtēšanu? Jā. Šo komisiju vadījusi, jā. Bet es neredzu šo vajadzību gatavot šo preses relīzi.
To mēs pārunāsim pēc tam, jo to, ko mēs arī vienmēr darbā darām, tātad maksimāli sniedzam informāciju sabiedrībai par procesiem, kas te notiek. Ja? Tieši tā. Preses sekretāri nevar sagatavot specifiski par jautājumiem komisijas kompetencēm. Protams, preses sekretārs palīdzēs salikt sabiedrisku attiecību speciālists, palīdzēs to norediģēs, uztaisīs to sarakstu, bet saturu, protams, komisijas vadītājiem. Paldies. Tātad 8. Par pagastu pārvaldu zemes lietu speciālistu darbu reorganizāciju. Tātad ziņo izpildirektors Jānis Froška. Sakarā ar zemes reformas pabeigšanu novada pašvaldībā, kā arī izvērtējot esošo pagastu pārvaldu zemes lietu speciālistu darba efektivitāti un iederību, kā arī vadoties no rezultātā iegūstamās finanšu līdzekļu ekonomijas, tiek piedāvāts reorganizēt pagastu pārvaldu zemes lietu speciālistu darbu ar 2016. gada 1. janvāri izveidot jaunu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas struktūru vienības zemes pārvaldības dienests. Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 18. decembri, kā arī uzdot Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldu vadītājiem veikt darbības zemes lietu speciālistu amata vienību izslēgšanā no pagastu pārvaldu amatu sarakstiem un arī vienlaicīgi uzdot līdz 2015. gada 28. decembrim veikt darbības darba līguma grozīšanā vai darbinieku darba līguma uzteikšanā sakarā darbinieku skaita samazināšanā, atbilstoši darba likuma noteikumiem. Jautājums skatīts komitejā. Lūdzu, jautājumi. Par darba tieskām attiecībām, tur jau mēs uzdodam 28. un tur mēnesis cilvēkam ir uzteikuma laiks. Un ja mēs ar 1. janvāri tur nav kaut kā? Vienkārši kaut ko mēs atbrīvos, kaut kas paliks. Jā, es varu komentēt šo jautājumu, jo pa janvāra mēnesi tiks komplektēts jaunais zemes lietu speciālistu kontingents. Kaut kāds periods mums nebūs. Viņiem 30 dienas, viens mēnesis ir darba uzteikuma termiņš, un šajā termiņā arī tiks atlasīti, veikt atlase tiem darbiniekiem, kuri turpinās darba attiecības. Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Tātad lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 9. par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 6. septembra lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja darba samaksu ziņo Anita Logota. Šī gada 10. decembrī izglītības kultūras sporta jautājuma pastāvīgā komitejas ārkārtas sēdē tika izteikts priekšlikums, ka jāveic grozījumi domes 2012. gada 6. septembra lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja darba samaksu. Tātad tas grozījums ir viens svītrot pirmā punktā pēdējo teikumu. Tas teikums skanēja pirmskolas izglītības iestādes ar diennakts grupas režīmu vadītājiem amata algas aprēķinam pielietot koeficientu 1,1. Tātad mēs bija priekšlikums izsvītrot šo teikumu un tātad koeficientu nepielietot, jo tāda procenta nav arī vispār izglītojušās skolās, kur ir dienesta viesnīcas vai skolas internāti, līdz ar to tātad arī šos grozījumus priekšlikums, lai stājas spēkā ar 1. februāri, tas ir, lai viens mēnesis ir arī sagatavoties un brīdināt vadītājus. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret? Nav. Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Mazs labojums ziņotājs bija nevis Anita Žogota, bet Anita Ludborža. Atvainojos. Tātad 10. jautājums par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā par komunālo jautājumu komisijas izveidošanu. Ziņo Sandra Frančenko. 2015. gada 10. decembrī jautājums tika skatīts Finanšu pastāvīgajā komitejā un tika saņemts arī Jura Degļa iesniegums par to, lai grib izstāties no komunālo jautājumu komisijas.
Līdz ar to lūdzu izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada doma 2015. gada 18. jūlija lēmumā par komunālo jautājumu komisijas izveidošanu. No Rēzeknes novada komunālo jautājumu komisijas izslēgt komisijas locekli Valdemāru Silagaili, Rēzeknes novada pašvaldības komunālo jautājumu komisijas sastāvā apstiprināt Terēziju Krusti, Rēzeknes novada pašvaldības vecāko vides speciālisti, no Rēzeknes novada pašvaldības komunālo jautājumu komisijas izslēgt komisijas locekli Juri Degli, Rēzeknes novada pašvaldības komunālo jautājumu sastāvā apstiprināt Oļegu Krutkovski, Rēzeknes novada pašvaldības Čornējas pagasta pārvaldes vadītāju. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu. Komisija būs tā līdz. Jā, komisijā ir 8 cilvēki. Viņi pārējie paliek. Vai ir vēl jautājumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 11. par dzīvokļu īpašuma Burzo 1 Dildos Dverēm pagastā ierakstīšana zemes grāmatā, ziņo Oskars Vasiljevs. Septembrī tika ierosināta šī dzīvokļu īpašuma atseviļināšana, un lai šo dzīvokļu īpašumu varētu ierakstīt zemes grāmatā un vēlāk nodot atseviļināšanu, ir jāpieņem attiecīgs lēmums. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. par apbūvēta zemes gabala nodošanu atsevināšanai minētai fiziskai personai Kaunats pagastā. Ziņo Oskars Vasiljevs. Atsevināšana ir paredzēts nodot apbūvēt 3,36 hektārus lielu zemes gabalu Kaunatas pagastā. Atsevināšanas ierosinātāji ir piedarošas būves. Lēmuma pieņemšana ir paredzēts izveidot arī apbūvēta zemes gabalu vērtēšanas komisiju 3 locekļu sastāvā, kura noteiks apbūvēta zemes gabalu nosacīto cenu un pēc tās noteikšanas iesniegs to apstiprināšanai domē. Paldies, vai ir jautājumi? Tad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 13. par neapbūvēto zemes gabalu nodošanu atsevināšanai minētai fiziskai personai Audriņu pagastā, ziņo Oskars Vasiljevs. Atsevināšana ir plānots nodot neapbūvētu 0,26 hektārus lielu zemes gabalu Audriņu pagastā, kuru atsevināšanas ierosinātāji agrāk lietoja un tagad nomā. Kā iepriekšējā gadījumā, arī ar šī lēmuma pieņemšanu ir plānots izveidot neapbūvētu zemes gabalu vērtēšanas komisiju, kuru noteiks tā nosacījums. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 14. par neapbūvēto zemes gabalu nodošanu atsevināšanai minētāja fiziskai personai Audriņu pagastā, ziņo Oskars Vasiljevs. Tā paša pamatā paredzēs nodot arī atsevināšanu, paredzēs nodot arī šo zemes gabalu, un tāpat kā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem ir paredzēts izveidot tā vērtēšanas komisiju. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma Indrukalns ar minēto kadastra numuru nosacītās cenas apstiprināšanu, ziņo Oskars Vasiljevs. Vērtēšanas komisijā noteica un būtu domī apstiprinātā nosacīto cenu 3251,80 €, kuras atsevināšanas ierosināti apņemās samaksāt 5 gadu laikā. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 16. par nekustamā īpašuma Višķera ar minēto kadastra numuru nosacītās cenas apstiprināšanu, ziņo Oskars Vasiljevs. Nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijā lūdzu domi apstiprinātā nosacīto cenu 1467,24 €, kur atsevināšanas ierosinātai proporcionāli viņiem atsevināšanai nodotajām nekustamā īpašuma domājamajām daļām apņemās samaksāt 4 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, tas ir līdz nākamā gada 16. oktobrī. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Par atļauju Lūznavas pagasta pārvaldei dāvinājumu ziedojumu pieņemšanai no sabiedrības ar ierobežotu atbildību RAI, ziņo Ingrīda Zelča.
Tātad pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novadā, kā arī pamatojoties uz Lūznavas pagasta saņemto iesniegumu, viņu lūdz atļaut pieņemt dāvinājumu no CRI par kopējo summu 8107 eiro, kas ir domātas mēbeles Muižas kapelas aprīkojumam. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems. 18. par autobusa PAS 672 valsts reģistrācijas numuru izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ilzaskalna pagasta pārvaldes bilance, ziņo Ingrīda Zelča. No Ilzaskalna pagasta pārvaldes saņemts bija iesniegums ar lūgumu izslēgt autobusu PAS 672 ar valsts reģistrācijas attiecīgo numuru, kas ir 1983. gada izlaidums. Iegādāts viņš bija 1996. gadā Ilzaskalna pagastā ar vērtību 996,01 eiro. Autobuss ir nolietojies, viņš ir izsolīts izsolē un notiks tā autobusa pārtikšana. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 19. par autogreidera DZ 99A ar attiecīgo valsts reģistrācijas zīmi izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes bilances, ziņo Ingrīda Zelča. Tāpat Lūznavas pagasta pārvaldes arī tika saņemts iesniegums par autogreidera DZ 99A izslēgšanu no bilances. Greiders ir nolietojies, eksploatācija bija nodots 2008. gadā, bet viņš iegādāts, ražošanas izlaides gads man nav zināms, bet par vērtību viņš bija iegādāts 2014,79 eiro. Ir nolietojies, amortizējies pilnībā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 20. par vieglās automašīnas Kia Sorento ar attiecīgo valsts reģistrācijas numurzīmi izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes bilances, ziņo Ingrīda Zelča. Tātad saņemts iesniegums arī no Stoļerovas pagasta pārvaldes ar lūgumu izslēgt automašīnu Kia Sorento no bilances. Bilances vērtība automašīnai bija 27,824,26 eiro, atlikusī vērtība 6,724,01. Automašīna ir bojāta, saņemta ir apdrošināšana no apdrošināšanas iestādes Baltikums 6,300 eiro. Un lūgums autotransportu norakstīt no bilances sakarā ar, ka nav lietojams. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Tālākais būs vai no metāla lūžņos. Nē, šī gadījumā tātad tas ir apdrošinātāja un Stoļerovas pagasta pārvaldes, tātad un apdrošinātāji jau ir izmaksājuši Stoļerovas pagasta pārvaldē, cik tie bija, es neatceros. 6,300 eiro. Jā, 6, apdrošinātāji. Viņi paņem par visu vērtību, jā. Tos lūžņus. Ja ir, kā saka, priekšinformācijas, tātad skatoties autotirgus cenās, tātad šī gada mašīnas tanī periodā ir tanī arī cenu robežā tanī, kas ir, ko apdrošinātāji arī samaksāja. 21. par, es atvainos, nenobalsoju. Jautājumu vēl, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 21. par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Sijā Latmet struktūra vienībai Latmet tur Rāznas ezerā, ziņo Terezija Kruste. Ir saņemts Sijā Latmet struktūra vienības Latmet tur iesniegums par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Rāznas ezerā. Jautājums tika skatīts arī 10. decembrī, tad Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadaļas komisijā. Un visa iesniegtā dokumentācija atbilst likumdošanai. Ir pamats izsniegt atļauju uz 5 gadiem. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 22. par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālai zvejai 2016. gadam. Ziņo Terezija Kruste. Ir saņemti tātad 7 komersantu iesniegumi par zvejas limitu piešķiršanu komercvejai Rāznas ezerā. Un tātad jautājums tika skatīts Rāznas ezera zvejas limitu sadalas komisijas 2015. gada 10. decembra sēdē, un kas lēma tātad piešķirt sekojošos limitus zemnieku saimniecībai lauku pakalpojumu 500 metrus, zemnieku saimniecībai bērzu mājas 200 metrus, individuālam komersantam ezerkrasti plus 300 metrus, Sija Holms 200 metrus, individuālam komersantam Rāznas S 500 metrus, Sija Ladmetu struktūra vienība Ladmetu 300 metri. Un tātad arī tika saņemts Sija ekopunkts iesniegums, un komisija lēma tātad šim komersantam komerciālai zvejai iedalīt tātad 75% no Rāznas ezera kopējiem limitiem, tas ir 12,370 metri. Sakarā limita samazinājums ir tāpēc, ka netiek pildīti noslēgtā nomas līguma nosacījumi. Jā, deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu. Jautājums, vai tur nav gaidām tiesvedībā kaut kā samazināt? Tātad juridiskais lietvedības nodaļa, lūdzu. Tātad tiesvedība ne tikai notiks, bet jau notiek jau vairākus gadus. Uz doto brīdi ir apstrīdēts Rēzeknes novada domes lēmums par ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu un laušanu ar Sija ekopunkts. Un pirmajā instancē ir izskatīts šī gada 5. februārī ir labvēlīgs lēmums. Tātad pašvaldības lēmums ir atstāts spēkā, bet tātad ir iesniegta apelācijas sūdzība no Sija ekopunkts puses, un administratīvajā apgabaltiesā šī lieta tiks skatīta nākamā gada aprīlī. Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad lūdzu, kas par piedāvāto lēmumu projektu? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 23. par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam. Ziņo Terezija Kruste. Ir saņemts vienas fiziskas personas iesniegums, kas lūdz piešķirt zivju tīklu limitu tātad pašpatēriņa zvejai Idzipoles ezerā 2016. gadam. Jautājums tika skatīts arī 10. decembra komisija, un ir priekšlikums iedalīt šai fiziskai personai vienu murdu. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsojam par piedāvāto. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 24. par Labvāras ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam. Ziņo Terezija Kruste. Ir saņemti 7 iesniegumi, kas lūdz tātad Labvāras ezerā iedalīt zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2016. gadam. Un jautājums tika skatīts zvejas limitu komisijā 10. decembrī. Un ir priekšlikums 2 fiziskām personām iedalīt 2 murdus un pārējām 5 30 metrus. Katram pa 30 metriem. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 25. par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņu zvejai 2016. gadam. Ziņo Terezija Kruste. Attiecībā uz Rāznas ezeru tātad pašpatēriņa zvejai mainoties likumdošanai, tur tikai pašpatēriņam var iedalīt katrai fiziskai personai vienu murdu. Un ir saņemti tātad vairāk iesniegumi no fiziskām personām, un zvejas limitu komisija 10. decembrī lēma Mākoņkalna pagastā šo te zvejas limitu iedalīt 31 personai, Kaunas pagastā 6 personām,
Čornējas pagastā 13 personām un Gūznos pagastā 4 personām. Paldies, deputāti. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Tātad viens deputāts Staņislavs Šķesters nepiedalās lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, jo ir ieinteresētā puse. Tātad lūdzu balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 26. par Sedzera ezera zīvu tīkla limita sadalu pašpatēriņu zveju 2016. gadām ziņot Terēzija Krustē. Ir saņemts vienas fiziskas personas iesniegums par Sedzera ezera zīvu tīklu limitu piešķiršanu pašpatēriņa zvejai 2016. gadām. Jautājums tika skatīts 10. decembrī un ir priekšlikums iedalīt šai personai 30 metrus. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 27. par Viraudas ezera zīvu tīkla limita sadalu pašpatēriņu zvejai 2016. gadām. Ziņot Terēzija Krustē. Ir saņemts vienas fiziskas personas iesniegums par zvejas tīklu limita piešķiršanu Viraudas ezerā 2016. gadā. Jautājums tika skatīts 10. decembra sēdē un ir priekšlikums iedalīt fiziskai personai vienu murdu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 28. par līguma par medību platību izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību Vānaks Strūžānu, Dricānu un Gaigalavas pagastu. Ziņot Terēzija Krustē. Ir saņemts mednieku biedrības Vānaks, tātad iesniegums, kas lūdz piešķirt medību platības Strūžānu, Dricānu un Gaigalavas pagastos. Ir saņemti arī pagastu pārvalžu atzinumi, kas piekrīt šādas platības nodota. Jautājums tika skatīts arī 10. decembra finanšu komitejā. Un ir priekšlikums noslēgt līgumu ar šo te mednieku kolektīvu uz 5 gadiem. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jā. Vai tas nebija tas jautājums, ka vajadzēja īpašniekiem? Nē, tātad jautājums komitejā, kas tika lūgts noskaidrot, jo mēs esam pieņēmuši arī kārtību, informēt un saskaņot attiecīgo rīcību ar šajās teritorijās esošajiem mednieku kolektīviem. Tātad, vai tas tika izdarīts? Jā, informācija tika aizsūtīta pagastam, un es arī vēl viņiem lūdzu sniegt tādu informāciju, vai iepriekš pirms novada izveides ar kādiem kolektīviem netika slēgts līgums. Tā, Dricānu pagasta pārvalde man atsūtīja šādu vēstuli. Kopš 2011. gada janvāra Dricānu pagasta pārvalde nav slēgusi medību platību nomas līgumu ne ar vienu mednieku kolektīvu. Citas informācijas viņu rīcībā nav. Savukārt Strūžānu pagasta pārvalde man atsūtīja tā. Strūžānu pagasta pārvaldē nav līgumu kopiju, ka arī nav zināms, ka pirms Rēzeknes novada izveidošanas ir bijuši jebkādi noslēgti līgumi uz pašvaldībai piekritīgās zemes ar medību kolektīviem, izņemot mednieku biedrību Vānaks. Bet tā nav atbilde uz jautājumu. Diemžēl pagasti man tādu atbildi iesniedza. Viņi nemāk atbildēt, kas bija pirms 2009. gada. Saprotams ir, ka šobrīd vietēji kolektīvi nav informēti par šādu lēmumu. Nav vietējo kolektīvu nekādu, ne Dricāni, ne Strūžāni man nevarēja pateikt. Gaigalava savus ir informējusi, jo tur nav citu kolektīvu. Tā man pateica pagastu pārvaldešu vadītāji. Viņi līdz šim šeit medījās? Jā, Vānaks medījās. Labi. Tātad mūsu viedoklis. Jo bažas, lai nebūtu tā kā medību kolektīvi, medību platību dēļ sāk konflikts savā teritorijā. Jo informācija par kolektīviem, kas darbojas mūsu teritorijā, ir pieejama arī pie mūsu medību konsultīvās padomes sekretāra Alberta Kinzuļa. Un to varētu mēs pārliecināties.
Jo katram no pagastiem tikai arī iepriekšējā periodā, gandrīz katram no pagastiem tur laikam 2-3 vietās pārklājās, kad bija iepriekšējā periodā cūku Āfrikas mērim šīs dzesēšanas kameras piešķirtas. Un es godīgi teikšu, neatceros, vai Vanags bija starp tiem. Tā, es domāju, priekšlikums ir balsot par piedāvāto lēmumu projektu, un, ja tas nav izdarīts, tad vēlreiz noinformēt tos kolektīvus, kas šajās teritorijās ir. Ja? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 29. par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar mednieku biedrību Draugs 1 Mākoņkalnu pagastā. Ziņot Terēze Kruste. Ir saņemts līgums tātad no mednieku biedrības Draugs 1 Mākoņkalnu pagastā, kas lūdz jau iepriekš noslēgtajām līgumām izskatīt jautājumu par papildus platību piešķiršanu. Un tātad ir saņemts arī pozitīvs Mākoņkalna pagasta pārvaldes atzinums, kas piekrīt nodot vēl platības, tātad ar kopējo platību 220,95 hektāri. Jautājums arī tika skatīts Finanšu komitejā, tātad 10. decembrī. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 30. par samaksas samazināšanu minētāja fiziskā personai par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā. Ziņo Kaspars Meldis. Jā, ir saņemts izteikums par samaksas samazināšanu, un tad izskatot, viņai tiek piešķirti par 18 pilngadu lietu laikā līdz pieprasīšu īpašumā 25% samazinājums, ņemot vērā nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē 9% un samazinājums sakarā ar 11 gadu darba stāžu lauksaimniecībā 22%. Līdz ar to kopējais samazinājums ir 56%. Paldies, vai ir jautājumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. 31. par zemes vienības statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībā ir attiecīgo kadastra numuru Kampnieku pagastā. Ziņo Kaspars Melnis. Ir izskatīts valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes vēstule un atklājās un tiek labots 0,3 hektāru platību ieskatīt pašvaldības piektīgais zemēs, nosakot lietošanas mērķi kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvi, jo tur jau arī kapi ir arī pašlaik. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas? Jā. Tas ir kapi, kur brauc dziļāk. Es precīzi nevaru pateikt, es varu nosaukt kadastra numuru, bet pateikt. Nē, tas ir Sakstagala pagasts. Iet runa par Kantnieku pagastu. Kantnieku pagasts ir pa labi, braucot no šosejas. Jā, tā ir cita kapsēta, jā. Jo tur jau ir esošie, kas jau ir. Tur jau nav par jaunu izveidi. Jā, lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 32. par pašvaldības nekustamā īpašuma ratēšanu kadastra numuru sadali Čornais pagastā. Ziņo Kaspars Melnis. Ir izskatīta atsevināšanas ierosinājums, uz kā pamata arī tiek sadalīt Čornais pagastā nekustamais īpašums. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 33. par grozījumiem Reizeknas nodomes 2015. gada 5. novembra lēmumā par nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru sadali Silmalas pagastā. Kaspars Melnis. Tur tiek vienkārši labots lēmumā konstatējošā un lemjošās daļas nosaukums no jau pastāv tāds nosaukums. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 34. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Griškānu pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada 20. oktobrī nosūtīja brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam fiziskai personai
Jautājums tika izskatīts arī Finanšu jautājumu komitejā 2015. gada 10. decembrī. Fiziska persona nereaģēja uz brīdinājumu, līdz ar to tiek lūgts apstiprināt pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā 577,93 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 35. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Silmals pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no minētās fiziskās personas. 2015. gada 20. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldība nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa parāda brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Līdz komitejas dienai fiziska persona nereaģēja un arī netika nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Līdz ar to lūdz piedzīt no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 592,95 eiro apmērā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 36. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Vērējuma pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada 20. oktobrī nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Tika izskatīts jautājums arī Finanšu pastāvīgajā komitejā 2015. gada 10. decembrī. Fiziska persona nereaģēja, kā arī negriezās pašvaldībā, līdz ar to lūdz piedzīt no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 652,96 eiro apmērā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 37. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Kantnieku pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. 2015. gada 20. oktobrī tika nosūtīts brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam. Jautājums tika skatīts arī pastāvīgajā Finanšu komitejā 2015. gada 10. decembrī. Fiziska persona negriezās pašvaldībā, līdz ar to lūdz piedzīt no fiziskas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 610,67 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 38. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Sakstagala pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. 2015. gada 20. oktobrī tika nosūtīts brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam. Jautājums tika skatīts arī Finanšu pastāvīgajā komitejā 2015. gada 10. decembrī. Persona negriezās pašvaldībā, līdz ar to lūdz piedzīt no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 725,71 eiro apmērā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 39. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Griškānu pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērinātas tiesas izpildītājas pieprasījums par nodokļa parādu sakarā ar to, ka tika ierosināta lieta par īpašumu izsoli. Rēzeknes novada pašvaldība izvērtēja datus un konstatēja, ka minētajai fiziskajai personai nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 16,31 eiro, līdz ar to lūdz piedzīt bezstrīdus kārtībā. Paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 40. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ozolainas pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no minētās fiziskās personas. Ziņo Sandra Frančenko. 2015. gadā 20. oktobrī tika nosūtīts brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam. Jautājums tika skatīts arī Finanšu pastāvīgajā 2015. gada 10. decembrī. Persona nereaģēja un arī negriezās pašvaldībā, līdz ar to lūdz piedzīt no privātpersonas
bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 564,87 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņems. 41. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Rikavas pagastā, nodokļu maksājuma piedziņa bezstrīdu kārtībā nominētas fiziskas personas, ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērinātas tiesas izpildītājas pieprasījums par nodokļu parādu pašvaldības budžetam. Rezeknas novada pašvaldība izvērtēja informāciju un konstatēja, ka privāta persona nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz attiecīgo īpašumu, kas atrodas Rikavas pagastā, ir 77,91 eiro. Līdz ar to lūdzu piedzīt no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa. Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Par visiem šiem saistībām. Bet mēs ieliekam to gada summu, vai mēs, saprotiet, mēs pieprasām vienu, un pēc tam atpakaļ, lai mums jāpieprasa. Summa tiek likta uz pieprasīšanas brīdi. Tātad aprēķins. Ja mums atkal parāds radīs, atkal mēs pieprasām, atkal lēmumu pieprasām. Vai tas uz gada summa punktu nodokļu? Kas aprēķina? Es atvainojos, jūs tagad jautājat par zvērinātiem tiesu izpildītājiem, jā, par to pieprasījumu. Viņiem ir pieprasījums, bet nodoklis par gadu, cik kādā? Par visu gadu ņemam? Nē, viņi mums atsūta pieprasījumu uz konkrētu izsoles dienu, jā? Tātad, ja uz konkrētu izsoles dienu mēs arī noregulējam sistēmā un varam dabūt to informāciju, cik ir uz to konkrētu izsoles dienu. Līdz ar to šeit nepārdot. Tad viņi sūta vēl vienu pieprasījumu, un tad mēs... Atkal skatām 12 eiro, jā? Jā. Nē, mēs neskatām 12 eiro. Ja būs cits aktuāls pieprasījums, tik arī aktualizēsim. Tātad mēs varam piedzīt tiesiski tikai faktiskos zaudējumus par iepriekšējo periodu, kas ir konstatēts. Bet mēs arī pēc tam nevaram dzēst ne 12, ne 15. Mums nav tiesiska pamata to darīt. Mēs varam vienīgi un tikai piedzīt nekustamā īpašuma nodokli bezstrīdus kārtībā. Tāda ir kārtība. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad lūdzu balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 42. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Maltas pagastā, nodokļu maksājuma piedziņa bezstrīdu kārtībā nominētās fiziskās personas, ziņo Sandra Frančenko. 2015. gada 21. oktobrī tika nosūtīts nekustamā īpašuma nodokļa parāda brīdinājums fiziskai personai. Fiziskā persona nereaģēja, negriezās arī pašvaldībā, līdz ar to lūdzu piedzīt no fiziskas personas 634,91 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 43. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Maltā, nodokļu maksājuma piedziņa bezstrīdus kārtībā nominētās fiziskās personas, ziņo Sandra Frančenko. Rezeknas novada pašvaldībā tika saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas pieprasījums par nodokļa parādu. Rezeknas novada pašvaldība izvērtēja pieprasīto informāciju un konstatēja, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz izsoles dienu ir 15,69 eiro. Līdz ar to lūdzu piedzīt no fiziskas personas bezstrīdus kārtībā 15,69 eiro. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 44. par nokavētā nekustama īpašuma, kas atrodas Verējuma pagastā, nodokļu maksājuma piedziņa bezstrīdus kārtībā no SIA High Utility Group, ziņo Sandra Frančenko. Rezeknas novada pašvaldība 20. oktobrī nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu juridiskai personai. Šeit es varu mazliet sīkāk paskaidrot. Šeit bija tāds gadījums, ka tika pieaicināta Rezeknas novada pašvaldības būvvalde sakarā ar to, ka uz minētā nekustamā īpašuma atrodas ēkas grauds, un līdz ar to šeit ir aplikts dubultais nodoklis, un tāpēc šeit summa ir, kas ir piedzenama 7,925 eiro un 44 centi. Šeit īpašums ir viens, bet ēku ir ļoti daudz, un tāpēc mums ir tāda summa. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājums, līdz šim, cik gada nodoklis ir šai firmai?
Man tagad nav to dokumentu uz Nē, tā summa sakrāja, tas ir pēdējais gads? Tas ir šī gada laikā, jā. Tāpēc, ka viņš nav sakopis savu teritoriju, nav novācis būgružus un nenojaucis sekas, kuras ir apdraud sabiedrībai, jā, un līdz ar to viņam ir uzlikts dubults nodoklis saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem par kārtības kārtojumu un nojaucamu sekas. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 45. par nokavētā. Es atvainojos, tātad viena persona, tātad viens deputāts Staņislavs Česters atturās balsojumā, balsojot visiem deputātiem. Tātad lēmums pieņemts. 45. par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Akstagala pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA M. Zelta, ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada 20. oktobrī nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa parāda brīdinājumu attiecīgajai juridiskajai personai. Juridiskā persona nereaģēja, kā arī negriezās pašvaldībā, līdz ar to lūdz piedzīt no juridiskas personas 1486,07 eiro. Vai ir jautājumi? Kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 46. par nokavētā nekustamo īpašumu, kas atrodas Vējmaņu pagastā, nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA Sapropel Energo, ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Zvērināta tiesu izpildītāja lūdza novērtēt un izskatīt vēlreiz šo jautājumu sakarā ar to, ka 2 gadi atpakaļ tika nodots jau tiesu izpildītājiem lēmums, bet summa bija mazāka, nevarēja piedzīt uz piedziņu vērst uz nekustamo īpašumu. Līdz ar to uz doto brīdi nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 656,65 eiro, un līdz ar to lūdz arī piedzīt bezstrīdus kārtībā. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājums. Tur šitas, ja sapratu, Energo, tas, kas ceļa malā bija tā firma, ja Viņi pamainījās saimnieki. Tā likvidētas. Tātad vai ir jautājumi attiecībā uz darba kārtību? Tas ir jautājums. Sapratu, Energo. Tātad jautājuma būtība neatkarīgi no atrašanās vietas. Tātad atrašanās vieta vai tad maina jautājumu būtības izklāstu vai izskatīšanu? Tātad vai ir jautājumi? Tātad, ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav. Atturās nav, lēmums pieņemts. 47. par nokavētā nekustama īpašuma nodokļu samaksas kārtības noteikšanu minētajai fiziskajai personai, ziņo Sandra Frančenko. Rēzeknes novada pašvaldībā griezās fiziska persona ar iesniegumu, ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma nodokli pa daļām. Sakarā ar to, ka nav iespējams un nav līdzekļu samaksāt uzreiz sakrājušos nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to jautājums tika izskatīts arī finanšu jautājumu pastāvīgajā komitejā. Līdz ar to lūdz sadalīt maksājumu līdz 25. decembrim un uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīrai Pizēnai parakstīt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu kārtību ar fizisku personu. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. 48. par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu samaksas kārtības noteikšanu minētajai fiziskajai personai, ziņo Sandra Frančenko. Šeit arī līdzīga situācija. Tika saņemts fiziskas personas iesniegums sakarā ar to, ka nav līdzekļu uzreiz nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Nodokļa parāds sastāda 1206,06 eiro. Fiziska persona apņemas samaksāt līdz 16. gada 25. decembrim. Līdz ar to lūdzu uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīrai Pizēnai parakstīt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas kārtību. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts.
49. Par Smilts grants un Smilts atradnes Zvaniņi 4 izstrādes atļaujas izsniegšanu Sijās Stone Invest Reizeknas novadā Dricānu pagastā, ziņo Terēze Krustē. Ir saņemts Sijas Stone Invest iesniegums, kas lūdz izsniegt tātad atļauju par Smilts un Grants un Smilts atradnē Zvaniņi 4. Šī atradnē ir jauna, praktiski šajā gadā viņai veikta izpēte un ir arī atbilstoši likumdošanai visi attiecīgie dokumenti. Un jautājums arī tika skatīts 10. decembrī un ir pamats tātad šo atļauju izsniegt. Paldies, vai ir jautājumi? Tā ir vietējā firma, Tā nav vietējā, tā ir firma, kas ir nopirkusi zemes gabalu un veikusi izpēti. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 50. par valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa paredzētās darbības autoceļa A12, Jēkabpils Reizekne Ludza, Krievijas robežas posmā Reizekne Ludza būvniecība jaunā trasē akceptēšana, ziņo Terēze Krustē. Reizeknes novada pašvaldībā 2015. gada 12. novembrī tika saņemta vides pāraudzības valsts biroja vēstule, tātad par autoceļa A12 Jēkabpils Reizekne Ludza, Krievijas robeža Terehova posmā Reizekne Ludza būvniecība jaunā trasē paredzētās darbības akceptēšana. Un tiek lūgts saskaņā ar likuma par ietekmes vides novērtējumu 23. pantu nosūtīt birojām pašvaldības pieņemto lēmumu par paredzēto darbību. Vēstulē pieliekuma arī pievienots biroja atzinums ietekmes vidi novērtējuma ziņojumu. Jautājums tika skatīts arī 10. decembra sēdē, un es arī stāstīju, tātad šī paredzētā darbība mūsu novada skars tikai Verēmu un Griškānu pagastu teritorijas, un izvērtējot visu iesniegto dokumentāciju, tiek secināts, ka plānotais ceļš neies pāri īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, ne Verēmu, ne Griškānu pagastos, bet tikai skars Greiškānu kapu aizsargu joslu. Un tāpēc ir pamats akceptēt šo te darbību. Jā, paldies, vai ir jautājumi? Tātad un komitejā tātad runājām par to, kad minētās darbības atbilst arī teritorijas plānojumam šajos pagastos, kā perspektīvās teritorijas, kur varētu tikt izvietot šie minētie ceļi. Tātad teritorijas plānojums jau to paredz. Ja? Tātad lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 51. Par īrētās dzīvomās telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvomā telpu minētāja fiziskai personai Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strandkale. Ir saņemts personas iesniegums, un iesniegumi ir klāt pievienoti nepieciešamie dokumenti. Personas iesniegums ir skatīts arī Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē. Persona lūdz atļauju mainīt esošo dzīvojamo telpu pret mazāku dzīvojamo telpu sakarā ar ģimenes materiālo situāciju. Un komitejā komiteja pieņēma tādu lēmumu, kā lūgu domi apstiprināt šīs tiesības samainīt vienu dzīvojamo platību pret otru. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 52. par dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu ar Strūžānu pagastām, ziņo Silvija Strandkale. Ir saņemts personas iesniegums, un arī klāt pievienotie dokumenti. Kopumā skatīts visu Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē. Tad persona vēlas sakarā ar iepriekšējā īrnieka dzīvesvietas maiņu vēlas tātad noslēgt dzīvojamās telpas līgumu ar personu, kura patreiz dzīvo minētajā dzīvojamā platībā. Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts.
53. par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu ar minēto fizisko personu Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strandkalna. Ir saņemts personas iesniegums par lūgumu izbeigt īres tiesības sakarā ar to, ka persona maina savu dzīves vietu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 54. par dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigšanu ar minēto fizisko personu Strūžānu pagastā, ziņo Silvija Strandkalna. Jautājums līdzīgi kā iepriekšējais, tāda persona maina savu dzīves vietu un lūdzu izbeigt īres tiesības ar viņu. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 55. par spruktu Hess ūdens objektu ūdenskrātuves eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu saskaņošanu, ziņo Tereza Kruste. Ir saņemts akciju sabiedrības Latgales enerģētikas iesniegums par spruktu Hess ūdens objektu ūdenskrātuves eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu saskaņošanu. Jautājums tika skatīts 10. decembra sēdē, kurā arī piedalījās pats uzņēmuma pārstāvis un arī valsts vides dienesta pārstāvi. Iepriekš iesniegtajos eksploatācijas noteikumos tika konstatētas neatbilstības, bet tagad ir iesniegts jaunais variants, kas tātad atbilst šiem te ministru kabineta noteikumiem par ūdens objektu eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanas kārtību, kā arī ir novērstas neprecizitātes. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par piedāvāto lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturās nav, atturās. Tātad vienam deputātam nepiedaloties apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. Tātad Pēters Karacējevs ir ieinteresētā persona. Ja? Lēmums ir pieņemts. 56. par valsts kases aizdevumu procentu likmes maiņu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektam ar minēto numuru Lenģu ciema Kalnazaru skolas sporta zāles rekonstrukcija, ziņo Ingrīda Zelča. Tātad saņemts ir Lenģu pagasta iesniegums ar lūgumu mainīt aizņēmuma procenta likmi. Jo tad, kad formēja kredītu, tie bija 2009. gads, laikam māja mēnesis, un viņiem aizdevuma procentu likme bija ļoti augsta, kaut kur 4,3%, un pastāv iespēja tagad, kā saka, viņi jau agrāk to varēja izdarīt, bet nebija izdarījuši mainīt to procentu likmi. Agrāk to varēja izdarīt bez deputātu domas lēmuma, bet tagad jauni noteikumi ministru kabineta, ka lai arī likmi mainīt, ir vajadzīgs lēmums, tāpēc lūgums atļaut valsts kasē mainīt aizdevumu procentu likmi Lenģu pagasta projektām, Lenģu ciema Kalnazaru skolas sporta zāles rekonstrukcija. Paldies, vai ir jautājumi? Jautājums ir trančes. Kas tas trančes? Nu, tāds ir nosaukums, numerācija viņiem ir. Numurs un tranče ir. Nu, ko lai dara? Jā, mēs esam atgājuši. Tātad vai jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 57. par grozījumiem Reizeknas nodomes 2015. gada 5. marta lēmumā par valsts budžeta mērķu dotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāja darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadali 2015. gadā pielikumā numuru 1, ziņo Ingrīda Zelča. Ziņo Plēkšņa. Oi. Jā. Jā, es atvainojos, tātad kļūda ir protokolā, ziņo Ināra Plēkšņa. Gada sākumā 5. martā tika apstiprinātas mērķu dotācijas, tas bija 19,000 summa 40 kolektīviem, un gada gaitā ir radusies ekonomija sakarā ar vadītāju slimības lapas apmaksājumu. Un tāpēc ir šī ekonomija, pēc mērķu dotācijas likuma ir divas iespējas. Vai nu šo summu skaitām atpakaļ kultūras ministrijai, bet tas ministrijai nepatīk. Un otra iespēja ir vienkārši piemaksāt kādam par labi veiktu darbu. Un tas ir kora Ezerzeme diriģents
ņemot vērā, ka pagājušajā gadā viņi ar koru olimpiādē dabūja zelta diplomu. Tā summa varbūt liekas liela, bet mēnesī, ja tā summa ir kvartālā, mēneša summa bija 56 eiro pirms nodokļu nomaksas. Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Un papildus darba kārtībā ieliktais jautājums par grozījumiem Reizeknas nodaļas 2015. gada 20. augusta lēmumā par aizņēmumu ņemšanu prioritāram projektam Ilzaskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana jumta pārbūve. Tātad ziņo Ingrīda Zelča. Šis lēmums vajadzīgs tāpēc, ka Ilzaskalna pagasta pārvalde vienkārši 15. gadā ir formējusi aizņēmumu, bet viņi nepaspēs šo aizņēmumu visu izņemt 15. gadā. Līdz ar to valsts kasa lūdz šo aizņēmumu sadalīt uz divām daļām. Tā daļa, ko viņi paspējuši 15. gadā, un atlikušo, ko viņi paspēs 16. gadā. Tā ir nekas cits, kā tikai šī aizņēmuma sadaļa divās daļās. Tātad 15. gadā viņi ir iztērējuši 34 968,81 eiro, un paliks uz 16. gadu iztērēt aizņēmumu tikai 17 860,19. Šis lēmums vajadzīgs tāpēc, lai nevajadzētu no jauna sākt 16. gadā atkal garo ceļu formēt kredītu viņiem. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas par? Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājums, papildus darba kārtības jautājums izskatīts un nodots sēde ir